Reiz kādā biezā egļu mežā dzīvoja zaķis. Lai pilnveidotu savas braukšanas prasmes, viņš nolēma pabraukāt ar divriteni pa šaurajām meža taciņām un zaļajiem ciņiem. Zaķis jutās droši un pārliecināts, jo vecāki bija parūpējušies par speciālu aprīkojumu savam dēlēnam. Garās ausis stiepās cauri ķiverei, ceļus un elkoņus sargāja krāsaini aizsargi. Līkumojot cauri mazajām eglītēm, krūmiem un izgāstu egļu saknēm, zaķis priekšā pamanīja lāci policistu, kurš uzmanīja kārtību mežā. Zaķīt, vai tev ir riteņbraukšanas tiesības? Atskanēja dobja balss. Protams, policista kungs, kā gan bez tām, jautri atbildēja Garausis. Uzrādīja savas tiesības un lepni brauca tālāk. Izbraukājis mežu krustu šķērsu, viņš nonāca pie tuvējā lielceļa un apstājās, jo ieraudzīja sarkanu gaismu. To, vai drīkst braukt, parādīja spožais hameleons. Rindā gaidīja daudz lielu un mazu un krāsainu mašīnu. Pēc neilga laika sprīža hameleons kļuva zaļš. Zaķis uzmanīgi paskatījās pa kreisi, tad pa labi. Transporta līdzekļus tuvumā nemanīja, jo viņš nokāpa no velosipēda un stumjot to šķērsoja brauktuvi. Tā bija drošāk. Ceļā gadījās mazs kalniņš. Garausis saņēma drosmi un nolēma pārbrauktam pāri. Kā gadījās, kā ne, bet riepa aizķērās aiz asa akmens un braucējs nokrita. Pateicoties velosipēdista aprīkojumam un galvā uzliktajai ķiverei, kritiens bija veiksmīgs. Zaķis piecēla divriteni, uzkāpa uz tā un turpināja ceļu. Nākamajā dienā viņš izlēma doties pastaigā pa mežu ar kaimiņu zaķiem un zaļajām vartēm. Visi jautrā noskaņojumā devās uz mazo dzīvnieku parku, kurš bija iekārtots blakus esošajā pļaviņā. Lai tur nokļūtu, bija jāšķērso meža taka. Garauša draugi aizpļāpājās, pārbrauca taku un nepamanīja hameleona sarkano gaismu. Strauji tuvojās vāveres mašīna, ieraudzījusi gājējus, tā spēji bremzēja. Mašīnas spārns aizķēra meža iemītniekus un gandrīz uzbrauca tiem. To visu redzēja lapsa un vilks. Par laimi viņiem piemita superspējas. Lapsa ar superspēku apturēja mašīnu, bet vilks ar savām psihokinēzes spējām piecēla pakritušos meža zvērus un izglāba no nelaimes. Policists Lācis aizveda zaķa draugus pie viņu ģimenēm un lūdza pārunāt, kas jāievēro, lai neatgadītos nepatīkamas un bīstamas situācijas. Zaķis notikušo izstāstīja saviem vecākiem, kuri lūdza dēlu aprakstīt notikumu. Vēlāk kopīgiem spēkiem tapa liels krāsains vēlējums visiem meža iemītniekiem. Ja esi uz ceļa, turi acis vaļā. Esi uzmanīgs un vērīgs, sargā sevi un citus.